Sveicināti! Mani sauc Rihards Muzaļevskis, un es esmu Jumis personāls un Jumis pašapkalpošanās portāla vadošais izstrādātājs. Šodien es vēlos jums pastāstīt par mūsu jaunāko produktu, ar kuru mēs vēlamies uzlabot un atvieglot ikdienas komunikācijas starp uzņēmumu un tā darbiniekiem. Tas ir Jumis pašapkalpošanās portāls. Sāksim ar mums jau zināmo personālu, kurā ir izveidots mazs uzņēmums demonstrācijas nolūkos. Tātad mums ir darbinieki, kuri strādā dažādās struktūra vienībās. Un lai darbinieks varētu veiksmīgi tikt uzaicināts pašapkalpošanās portālā, viņam nepieciešams norādīt e-pastu algas kartītes saņemšanai. Un, ja mēs būsim struktūra vienībās norādījuši vadītājus, tad darbiniekam piesakot prombūtni, automātiski tiks aizpildīts apstiprinātais, jeb atbildīgā persona par šo konkrēto prombūtnes pieteikumu. Lai uzaicinātu darbiniekus uz pašapkalpošanās portālu, nepieciešams tikai izsūtīt algas kartītes no algu saraksta. Ja darbinieks pirmo reizi saņems algas kartīti laikā, kad ir pašapkalpošanās portāls, tad viņš šajā e-pastā saņems reģistrācijas linku pašapkalpošanās portālā. Ja darbinieks jau ir reģistrējies pašapkalpošanās portālā, tad viņš saņems saiti, ar kuru varēs jau atvērt pašapkalpošanās portālu un tikt klāt savai jaunākajai algas kartītei. Pašlaik pašapkalpošanās portālā ir redzamas tikai tās algas, kuras ir izsūtītas uz pašapkalpošanās portālu. Līdz ar to, ja jums ir nepieciešams pārreikināt algu vai dzēst algu un izveidot no jauna, tad jums būs nepieciešams šo algu atkārtot izsūtīt e-pastā, lai tā parādītos pašapkalpošanās portālā. Tas nepieciešams tādēļ, lai pašapkalpošanās portālā neparādītos kādas algas, kuras grāmatvedis ir izveidojis, bet tā vēl nav, piemēram, gatava aprēķināta, gatava, lai to redzētu darbinieks. Tālāk, kad darbinieki ir uzaicināti un gatavi pieslēgties, tad darbinieks var ieiet pašapkalpošanās portālā, un pašlaik mums portālā ir izveidotas 3 sadaļas, kas ir algas, izmaksas un atvaļinājumi. Tātad sadaļā Man alga. Mēs varam apskatīties detalizēti savu algu pēdējo, kā arī iespējams redzēt, sekot līdzi algas vēsturei tajā periodā, kurā darbojas jums pašapkalpošanās portāls. Un šajā algā mēs varam redzēt dažādu detalizāciju, piemēram, aprēķinātos nodokļus, kādus piemaksas atvilkumus, arī atvieglojums nodokļos. Tālāk izdevuma sadaļā darbinieki var digitalizēt savus dokumentus, nododot tos tālāk grāmatvedim, kurš lieto Jums finanses. Un pēc dokumentu ieskanēšanas pašapkalpošanās portālā šis dokuments tiek digitalizēts, tiek atpazīti lauki, un tālāk jau šī informācija tiek nosūtīta uz Jums finanses, kur grāmatvedis tālāk šo dokumentu var apstrādāt viņam nepieciešamajā veidā. Un pats svarīgākais, manuprāt, kas mums līdz šim ir izstrādāts pašapkalpošanās portālā, tas ir atvaļinājumu pieteikumi un apstiprināšana, kas ir pieejams visiem, kuri abonē Jumis Personāls Plus. Un, lai darbinieks pieteiktu atvaļinājumu, viņam jāizvēlās ir periods, kurā viņš vēlas doties prombūtnē, atvaļinājuma veids, kā jau iepriekš minēju, ja personālā ir norādīta darbinieka struktūra vienība un attiecīgajai struktūra vienībai ir norādīts vadītājs, tad šis te atbildīgais par šo pieteikumu tiks ielikts automātiski. Drīzumā mēs piegādāsim versiju, kurā būs pieejama arī iespēja pievienot pielikumus pie prombūtnes pieteikumiem. Piemēram, ja mēs vēlamies doties apmaksātā donoru dienas brīvdienā, tad mēs varēsim pievienot šo te donoru izziņu kā pielikumu. Tad to redzēs vadītājs, un pēc apstiprināšanas tad personālā redzēs arī grāmatvedis. Tad, kad atvaļinājums ir pieteikts, tad šis te atbildīgais vadītājs saņem e-pastu par to, ka viņam ir jauns atvaļinājuma pieteikums. Un atverot pašapkalpošanās portālu, vadītājiem parādās vēl viena papildus sadaļa,
kas ir darbinieku pieteikumi. Un papildus tam, ja gadījumā ir kāds jauns neapstiprināts pieteikums, tad vadītājs lietotnes augšpusē redz paziņojumu ikonu, kurā ir minēts, ka jums ir jauns neapstrādāts pieteikums, un tad no turienes arī ir iespējams atvērt šo te papildus sadaļu. Un automātiski visi pieteikumu vadītāja skatā tiek sadalīti divās daļās, kas ir neapstrādātie, tie ir tie visi, kuri ir jāapstiprina vai jānoraida, un otra sadaļa, kas ir visi pieteikumi, kur mēs varam redzēt arī vēsturiskos pieteikumus. Un tad, ja šis te saraksts ir pārāk garš, tad ir iespējams arī izmantot filtru un atfiltrēt notikumus. Pēc tam, kad atvaļinājums ir apstiprināts, tas automātiski nonāk jums personāls, kur grāmatvedis par šo te faktu saņem paziņojumu. Augšējā joslā grāmatvedim būs zvaniņa ikona, kur būs attiecīgi tik daudz, cik pēdējā periodā ir neapskatīti jauni atvaļinājumi vai cits prombūts no paškalpošanās portāla, tik daudz tur arī būs paziņojumi par šo, un tur ir iekļaut informācija par to, kurš ir pieteicis un kurš ir apstiprinājis un kas tas ir par veidu. Tālāk nospiežot uz šī paziņojuma, mēs varam atvērt uzreiz tā darbinieku kartīti un apskatīties detalizēt šo notikumu. Tāpat arī vēstures notikuma atskaitē mēs varam redzēt to, kā ir šis notikums nācis no paškalpošanās portāla. Tātad, ja gadījumā kāds vadītājs atceļ jau izveidotu atvaļinājumu no paškalpošanās portāla puses, tad ir divi scenāriji, kas ar šo notiek personālā. Tātad, ja personālā vēl nav izveidota darba laika uzskaites tabela, tad šis notikums automātiski tiek izdzēsts un grāmatvedis saņem paziņojumu par to, ka ir bijis notikums, kurš ir izdzēsts no paškalpošanās portāla puses attiecīgi iemeslu dēļ. Bet, ja gadījumā šajā prombūtnes periodā jau bija izveidota darba laika uzskaite, tad ir paziņojums par to, ka ir atcelts notikums, bet grāmatvedim manuāli ir jāiet un jāizdzēš šis notikums un jāpārēķina darba laika tabela. Mēs šo te atstājām tādēļ, lai grāmatveži nezaudētu kontroli par kaut kādiem aprēķiniem, kurus viņi jau ir veikuši. Šo mēs varam mainīt, mēs varam to kaut kā automatizēt, tāpēc mēs ļoti labprāt dzirdētu jūsu viedokli, kā jūsuprāt šim būtu jāstrādā, vai mēs varam automātiski cēst un pārēķināt, vai to vajadzētu kaut kā konfigurēt, tāpēc droši gaidīsim jūsu ieteikumus. Paškalpošanās portālā esam izveidojuši arī papildu lomu, kas ir personāla speciālists, kuru var pievienot lietotājiem, kuram nepieciešams redzēt visus uzņēmumā iesniegtos un apstiprinātos vai noraidītos prombūtņu pieteikumus. Tātad Jumis lietotāju pārvaldībā paškalpošanās portālā šim cilvēkam pievienojam lomu, personāla speciālists, tad atverot paškalpošanās portālu, šis lietotājs ar attiecīgo lomu, viņš redzēs ne tikai savu padoto atvaļinājumus un cits prombūtnes pieteikumus, bet arī visa uzņēmuma. Un šī persona, šis lietotājs, kuram ir loma personāla speciālists, viņš varēs apstiprināt tikai tos pieteikumus, kuros viņš ir norādīts kā vadītājs. Kā jau minēju, drīzumā atvaļinājuma pieteikumi tiks papildināti ar iespēju pievienot pielikumus. Papildus tam mēs paralēli strādājam pie darbinieka informācijas sadaļas, kur darbinieks pats varēs apskatīt informāciju sākotnēji pirmajā versijā par savu bankas kontu, jo tas ir nepieciešams, lai darbinieks varētu saņemt algu tieši tajā kontā, kurā viņš vēlas saņemt algu. Un tālāk mēs iestrādāsim šajā sadaļā arī iespēju redzēt un labot savas kontaktpersonas un ģimenes locekļu informāciju. Šis ir nepieciešams tādēļ, lai mēs varētu pareizi aprēķināt visu uzkrātu atvaļinājumu, piemēram, par bērniem, par dažādiem citiem ģimenes locekļiem.
Un izstrādājot jums paškalpošanās portālu, mēs ļoti augstu vērtējam jūsu atgriezenisko saiti. Līdz ar to nekautrējieties pateikt, izteikties par to, kas jums patīk, kas jums nepatīk, kādi ir sarežģījumi, kas ir nepieciešams tieši jūsu uzņēmumam. Mēs to visu ņemsim vērā un centīsimies izstrādāt pēc iespējas ērtāku produktu priekš jums, jo tas ir tas, kāpēc mēs vispār strādājam, lai atvieglotu jūsu ikdienu, lai uzlabotu procesus uzņēmumos. Tāpēc droši rakstiet ierosinājumus un nekautrējieties atbildēt uz NPS formu, kas citreiz parādās risinājuma apakšā, kur ir jautājums, cik liela iespēja, ka jūs ieteikt šo risinājumu draugam vai kolēģim. Novērtējiet godīgi, ierakstiet kādu atziņu par šo risinājumu, mēs to visu ņemam vērā un sekojam tam līdzi. Paldies!